Ir atvērts bedres, ja mēs skatāmies skābrības, teiksim, blīvējumu pakāpes, malcinājumu, ja. Sausne skābrībā mainās no tā, kāda ir laika apstākļi. Ja bedra nav piesegta, tad siltā laikā priekšējais slānis vairāk tā kā izžūst, mainās lobarības sausne, mainās govības sausnes uzņemšanas spējas. Teiksim, šī barība šoreiz nav karsus, viņa ir vēsa. Paskatāmies smaržu, paskatāmies krāsu, paskatāmies smalcinājumu pakāpi. Teiksim, arī šī smalcinājuma pakāpe ir labi, mēram 2-3 cm gari, jo tad vieglāk ir uztaisīt barības maisījumu. Jāsmaržoja tipiski, teiksim, tādai, tā kā maizes garšai jānāk, nevar būt tāda puvuma smaka, nevar skābarība būt gluma, ja viņai jābūt tādai viegli zaļganīgai, smaržot pēc maizes, pēc iesala, jo visa piena lopkopība pamatā balstās uz urpjās lobarības kvalitāti. Un, lai šo nodrošinātu to govju ilgmūžību un produktivitāti un govju veselību, ir svarīgi saprast, kas tai skābrībā ir,